Čau, mani sauc Emīlija, un vakar es jums paprasīju uzrakstīt jūsu pieņēmumus par mani. Šis ir tāds jaunais trends, kurš ir visur tagad YouTube'ā, un es izlēmu izmēģināt, un es godīgi sakot biju pārsteigta par to, kādi ir jūsu pieņēmumi par mani. Tāpēc šodien es izlēmu iziet cauri pāris tādiem juicy, vai arī tādiem, kurus es nebiju domājis, ka jūs domājat par mani, vai ka jūs uzskatāt, ka es esmu tāds cilvēks. Tāpēc es mēģināšu šo video atbildēt maksimāli daudziem jūsu pieņēmumiem, lai jums visiem būtu iespēja saprast, kas īstenībā esmu cilvēku. Un jā, sāksim šo video. Neaizmirstiet man pieskot Instagramā, kur jūs varat man uzdot jautājumus. Tāpēc es atdāšu lejā gan komentāros, gan zem manu video vienmēr ir mans links. Neaizmirstiet piesakot. Un pirmais pieņēmums ir, tu nevienmēr esi bijusi tik pozitīva un jauka. Godīgi sakot, es nevienmēr esmu bijusi pozitīva un jauka, it īpaši, kad es esmu bijusi savos jaunākajos dzīves gados. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīve ir bijusi sarežģīta lieta, man bija grūti iedarēties manos gan skolas kolektīvos, gan arī manā vispār kopumā dzīvē. Es vienmēr jūtos kā outsiders, man vienmēr likās, ka tas, ko es gribu darīt, neviens cits cilvēks neinteresēja. Un tā rezultātā mans aizsargmehānisms bija nejauka, es biju rupja, es darīju muļķības, un kopumā es vienmēr biju, es redzēju labajā. Es nebiju piedzīvojis vēl labus cilvēkus savu apkārt, tāpēc es biju problemātisks pusaudzis, tāpēc, jā, es nevienmēr esmu bijusi pozitīva un jauka, bet tad es izlēmu to, ka es esmu pietiekami pieaudzis cilvēks, lai teiktu, vajag iespringt par šitām lietām. Pieņēmums numur 2 ir, ka es katru dienu lietoju make-up. Godīgi sakot, es pat teiktu, ka 30% no savas, es teiktu pat 50% no savas ikdienas es nelietoju kosmetiku. Es varbūt uzlieku nedaudz koncealer saviem vaigiem, jo viņi man rīktīgi sarkani vienmēr ir. Es atvainojos par šo sauli. Pavasars nāk, bet lielākoties laika es nelietoju nekādu kosmetiku, bet, piemēram, šodien man ir full glam, tāpēc, ka man bija tāds noskaņojums, un es izmēģināju koncealeri, bet man ir komfortablāk bez kosmetikas, loģiski, un es arī lielākoties savu laiku esmu bez kosmetikas. Pieņēmums numur 3 ir, ka man vienalga par hateriem, ka man vienalga, ko citi cilvēki par mani domā, un šo es esmu dzirdējusi. Man uzrakstīja ļoti daudz cilvēki, ka man vienalga par citu cilvēku viedokli, ka man ir vienalga par citiem cilvēkiem kopumā, ka esmu tāda kulčiepa, kurai nekas neiesprings. Es vispār, kad neklausos citu cilvēku viedoklī, bet godīgi sakot, man šķiet, ka es ļoti uztveru atšķirību starp vienkārši komentāru un konstruktīvu komentāru. Ja cilvēks man uzraksta, hei, nedari to un to un to, un paskaidro, kāpēc konkrētā lieta varētu man kaitēt, varētu man nepiestāvēt, varētu būt no citas perspektīvas, es vienmēr ieklausīšos. Piemēram, situācija no dzīves. Vasarā es biju Erasmusā ar savu draudzeni Viktoriju. Tie ir tādas, ka mēs iepazinājāmies tajā Erasmusā ar Viktoriju. Un mēs runājām par uzacīm, un manas uzacis pa vasaru bija ļoti tuvu pieaugušas vienotrai klāt, un es uztveru. Daudz no jums man saka, ka tev neglīdz uzacis vispār, un es to neklausos. Bet viņi apsēdās, un mēs sākām runāt par to, ka varbūt simetriskāk un skaistāk manai sejas formā būtu, ja viņas būtu tālāk vienotas. Un es viņas izraustīju, lai viņas būtu bišķiņ tālāk. Un man personīgi ļoti patīk. Tomēr, ja kāds cilvēks man atnāk un pasaka, tev ir neglīdz uzacis, tāpēc, ka man viņas nepatīk, es atvainojos. Īsti nav tas dialogs, ko es gribu veidot ar cilvēkiem. Tāpēc, jā, es klausos cilvēku viedoklī, kuri man rūp. Lūk, tur būs tā atšķirība. Es te mēģināju izbēgt no saules, tāpēc izsakam redzat to kameru kustās uz sienas pusi. Jebkurā gadījumā, tu esi ļoti stipra, tik daudz heiteri raksta būšana, bet tu tomēr zini, kas patiesi esi. Ir tā, ka es bieži vien šaubos par to, ko es daru, un es bieži vien esmu ļoti paškritiska persona. Tāpēc es ļoti daudz baidos, pārdzīvoju, uztraucos, un man šķiet, ka tā manas bailes un uztraukums mani grūž tieši uz priekšu būt vēl, kā es saku, drosmīgākai, bet īstenībā es neteiktu to, ka esmu drosmīga vai pašpārliecināta. Es esmu pārliecināta par sevi, bet es neesmu, es varu darīt, ko es gribu, man būs absolūti vienalga. Es cenšos darīt to, lai tas būtu kaut cik loģiski, lai tas nebūtu vienkārši
vienkārši crazy daru, ko reāli gribu, un man vienalga par visiem cilvēkiem. Nē, es cenšos darīt loģiskas lietas. Un, jā, tā kā, vai es esmu stipra? Es domāju, ka es esmu. Man gribētu tam ticēt, bet tie pašā laikā mani var viegli notrigarot. Man var ļoti viegli notrigarot. It īpaši tuvie cilvēki. Viens no pieņēmumiem ir tas, ka es esmu naiva. Un es nevarētu nepiekrist vairāk šim pieņēmumam, tāpēc, ka es esmu diezgan naiva, it īpaši attiecībās ar cilvēkiem. Es ļoti ātri piedodu, es ļoti ātri aizmirstu citu cilvēku nodarījumus man. Es ļoti akli ticu tam, ka cilvēki ir labi. Tik ļoti es ticu tai lietai, ka bieži vien tas man iedara man šādi mugurā. Un es esmu piedzīvojusi pēdējā gada laikā ļoti daudz nodevības no tuviem cilvēkiem. Un tā ir viena lieta, pie kuras es strādāju, un es mācos, un es centīšos sev dzīvē, sev pateikt, hei, mīlī, pasauli nav nemaz tik rožaina, un ir vienmēr jābūt ar skepsi, kas man personīgi ir iebjās, vispār domā to, ka viss nav rožaini un perfekti, bet godīgi sakot, mums dažkārt vajag saprast to, ka ir divas puses monētai. Mēs atkal mainījām lokāciju, bet viens no pieņēmumiem ir tas, ka man ir uzmanības trūkums. Godīgi sakot, agrāk, kad es biju jaunāka, kad man bija 18, 19, man gribējās to uzmanību, tāpēc, ka man nekad nav bijuši kaudz draugu, un man nekad nav bijis tā kā savs tusiņš, un es vienmēr biju vientuļa. Un tāpēc man gribējās to tusiņu, man gribējās, lai man ir draugi, un man gribējās, lai kaut kāds hypes, lai man kaut kas dzīvē notiktu. Un savukārt, kad pēdējā šajā vasarā, man bija tieši pretēji. Man gribējās prom no šī visa. Man gribējās būt vienai pašai. Man gribējās, lai visa pasaule mani liek mierā. Un es ļoti reti liku bildes, es biju Erasmusos. Es vienkārši gribēju pazust. Un es arī neliku video, tāpēc, jo man bija daudz visā. Daudzi cilvēki ir uzrakstījuši, ka es esmu ļoti lēna, ka viņi bija pieejams, ka esmu ļoti lēna. Bet īstenībā es esmu lēna savā, kā es formulēju savu vidu. Es esmu lēna pa dzīvi, es daru visu diezgan ātri, bet es esmu ļoti lēna tajā, ka es mēģinu apsēsties un visu izvērtēt un izrunāt un domāšanā. Ne jau, ka es lēni man dalāts lietas, bet es varu paskaidrot, es vienkārši, man nepatīk sasteigt neko, nekad nav paticis neko sasteigt. Tāpēc, es esmu lēna savā dzīves veidā, man nepatīk steigties nekur, man patīk, saule. Šis godīgi pieņēmums man nedaudz sasmīnē, tāpēc, ka tas ir, tu neesi attiecību cilvēks, un kā es esmu attiecību cilvēks. Tie, kas man zina tuvi un tālu un vispār mani zina, ka es esmu lielākais attiecību cilvēks. Es dievinu būt attiecībās, es dievinu to, tā kā, sajūta, ka tu esi kopā ar kādu. Es jūtos tādu, ka esmu dzīvāka, kad es esmu kopā. Tagad, kad es neesmu nevienu kopā, es mācos, es tieši koncentrēs to, ka man nevajag vīrieti manā dzīvē, man vajag būt komfortabli ar sevi. Tāpēc, ka es biju visos šos pēdējos 6, 7 gadus ilglaicīgās attiecībās, kas ilga no 1 līdz 2,5 gadiem, un es gribu būt mierā ar sevi. Ne jau tā, ka man ir nekomfortabli būt ar sevi, tāpēc, ka man ir fine, bet es vienkārši gribu pabūt vientulībā. Man šķiet, ka cilvēkiem vajag padzīvot arī pašiem ar sevi un būt fine. Es gribu padeitot, es gribu padzīvoties, bet es esmu attiecību cilvēks un jā, es esmu. To es arī saņemu ļoti bieži reālajā dzīvē, ka cilvēki domā, ka es esmu iedomīga, bet es īstenībā neesmu iedomīga. Es zinu savu vērtību, bet es neesmu iedomīga. Es vienmēr apstāšos ar kādu no jums parunāt, es vienmēr uztaisīšu ar jums bildēm, es vienmēr ar jums, kaut vai jūs pienāksiet pozitīvus, ar tik daudz cilvēku pienāc pie manis pozitīvu, un es vienkārši čiloju, es aicināju pie sevis uz savu telts galu pačilot un satikties, un viss ir fine. Es neuzskatu, ka esmu labāk par citiem, es uzskatu, ka esmu tāds pats cilvēks, kā jūs visi, un varbūt, jā, man ir platforma un kaut kas tam līdzīgas, un varbūt tas padara mani īpašāku sociālajā tīklu vidē, bet es esmu tāds pats cilvēks, kā jūs esat šīs planētas zemes, un es visi esmu jauki, saulaini. Es neesmu neko labāk par jums, tāpēc nebaidieties, es neesmu iedomīga, vismaz man patīk tā domāt, bet ja jums varbūt, es neesmu, man šķiet, ka es neesmu iedomīga.
Šo es dzirdu vienmēr visos, kad man ir live video, kad man ir Q&A. Cilvēki uzskata, ka man ir beefs ar Evelīnu un Lotu, bet īstenībā mums nav. Starp mums viss ir labi, mums viss ir cool, mums viss ir fine. Tagad tiešām mums viss ir cool, viss ir fine, mēs runājam, viss ir kārtībā, mēs bijām visi aizņemti, dzīve ir sarežģīta lieta, ļaujiet mums darīt, ko mēs gribam, un viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Es ceru, ka es atbildēju šo jautājumu, un mēs neskarsimies klāt. Šis pieņēmums, man tad ka to uzrakstīja kāds no manas ģimenes locekļiem, vai mana māsa Salveika to uzrakstīja šo no priva kaut kādu profilu, bet jebkurā gadījumā liekas, ka tev ir nedaudz grūtības ar pašdisciplīnu, bieži dara lietas impulsu vadīta. Jā, es esmu tik impulsīva, tā ka es vienkārši varu iet veiklā un nopirkt kaut ko man nevajag, tikai tāpēc, ka man liekas, ka tas ir nenormāli cute. Tikai tāpēc, ka man vajag to kleitu, kurus uzlūkšu vienreiz un nekad neuzlūkšu atkal, bet viņi maksā 45 eiro. Un man pēc tam sirds sāpēs par to, kas viņu nopirku. Bet man ir dažkārt grūtības ar pašdisciplīnu, piemēram, ar YouTube lietu. Ir ļoti grūti atgriezties un filmēt 2 reizes nedēļā, bet esmu šo apsolījis, ka es tā darīšu. Bet es mācos, dzīve vēl gara, un es mācos, es nezinu, kā sev pielikt pie disciplīnas. Man ir gan plānotāji, es gan mēģināju rakstīt, gan telefonā, gan plāns, gan... Tas nestrādā. Gan jau es kādien iemācīšos, bet noteikti ne šodien. Es īstenībā ļoti kautrīgs cilvēks. Es teiktu, ka jā, ka es esmu diezgan kautrīgs, un arī ir, ka es esmu introverta, kad cilvēki domā. Es teiktu to, ka es esmu diezgan kautrīgs cilvēks, tikai tāpēc, ka daudzi cilvēki, ir tīpaši manā vidē, piemēram, sociālā tīklu, ir ļoti agresīvi un nejauki cilvēki pret apkārtējošajiem. Un man ir ļoti grūti pavilkt to, jo man šķiet, ka tas ir, bišķiņi tā kā padaudz, tā kā vecīgi, chill. Un ir ļoti daudz iedomīgi cilvēku, kas uzskata, ka viņi ir bezmazliet dievi, un ka viņi acīmredzami nav, tāpēc, ka... Bet, jebkurā gadījumā, ir grūti, bet... Mēs mācāmies. Ir pieņēmums, ka pusauģu gados es biju baigi krutā. Kā es jau teicu, man šeit, ka vienā no pirmajiem pieņēmumiem man nebija draugu skolā, man nebija neviena ar ko tusēt. Es biju vientuļš vilks pasaules vidū, un, ja es nebiju kruta, nevienam es neinteresēju. Un man bieži vien likās, ka viņi pat nepamanītu, ja man notriektu vilciens. Relatable, ne? Vidusskola. Pieņēmums, ka lietas iedomīgi ar lepnu nakšņu, bet ar labu sarkasmu. Godīgi sakot, viena lieta, kas man pašai patīk sevi, ir tas, ka man ir labs sarkasms. Es vienmēr runāju sarkasmā palielinu. Es nezinu, kāpēc. Jūs zināt, ir Friends serijās, un tur ir tāds Bing, tā kā čalīts. Kā es sauc vārdu? Es zinu, ka viņam uzvārds ir Bing. Un viņš visu laiku jokoja, un viņš visu laiku runāja sarkasmā. Tā esmu es reālajā dzīvē. Es vienmēr runāju sarkasmā, es vienmēr kaut ko jokos, es vienmēr kaut ko piedaros. Un jā, tas ir aptuveni, kā es runāju arī ikdienas dzīvē. Bet es neesmu iedomīga, kā es jau teicu. Bet, es nevaru spiest. Godīgi sakot, cilvēki var spriest labāk par mani. Šīs mans esmu minētas, ka tas ir really desperate for a man. Es neesmu, man ir bail būt vienai, bet es mācos. Bet es nekad nesaiet ar kādu vai netiktos randiņā vai neaiziet kaut kur, ja man tiešām neinteresē tas cilvēks. Tā ir viena tāda lieta, kā arī es nekad nekoļos nevienā bārā, nekur. Es neesmu tā, kas nāk klāt pirmā vai kaut ko. Tā ir first move. Tāpēc, jo man ir dignity un esmu vecu vērtību cilvēks, man šķiet, ka vīrietim vajag iekarot meiteni un nopelnīt viņas uzmanību un nopelnīt to, ka, jā, es ar tevi kaut kur aiziešu, un ja vīrietis nespēja man to dot, tad es īsti neko nedaru atpakaļ. Labāk būt vienai un laimīgai un ne thirsty, nekā skraidīt apkārt un ar problemātiskiem vīriešiem pīties. Nope, thank you, not. No. So, tās ir arī viss šim video. Es ceru, ka es atbildēju uz visiem tādiem juicy, tāpēc, ka jūs izsvedījāt nenormāli daudz visādu pieņēmumu. Un es centos atbildēt uz maksimāli daudziem, kas neatkārtos vai nav noformulēti līdzīgi.
Bet paldies, ka jūs uzrakstījāt, un mums bija tik liela iniciatīva. Noteikti gaidiet nākamo video šajā sestdienā, un pēc tam trešdienā, trešdienā, jā, mums būs 2 reizes nedēļā video, tāpēc, ka 3 būtu bišķi padaudz priekš manas mentālās veselības un apsmadzinājumi. Tomēr neaizmirstiet piesakot! Ak, es varēju nekliegt, piedodiet, esmu pat mājās un man gribējās iekliegties. Neaizmirstiet piesakot, neaizmirstiet nokomentēt. Nokomentēt īstenībā, ja esat jau nonākuši līdz video beigām, nokomentēt kāds video idejas jūs gribētu redzēt no manis nākotnē, kaut kādu challenge varbūt. Kaut kādu trendu vienkārši pasakiet, un tad es ņemšu vērā un es kaut ko izfīrēšu. Jebkurā gadījumā paldies! Atā, es visus ļoti mīlu un tikšu bieži nākamajā video.